atceramies. Pagājušo. Cīnāmies par katrām bombiņām, jā? Nav tā, ka tikai paļaujamies vēl uz kādu, bet pašiem jānostarās. Kā es sauc? Pirmais jautājums, kā, vispār pirmais periods mums likās? Tā, sūtīja tiesneši. Jums arī liekas, ka šis periods bija tāds emocijām pilns un ļoti sarežģīts? Jā, ļoti skarbi. Es domāju, tā vēl turpināsies mums vēl skarbāk. Tāds nosātošais jautājums ar āķīt, kā jums šķiet, vai zivīm kādreiz slāpst? Jā, 2 gadā. 2 gadā, paldies. Labdien! Labdien! Kā jūs sauc? Rihards. Rihards, jā. Jūs arī esat Leonijas spēlētājs? Jā, bija, bet sanāca kritiens ziemas laikā, un tāpēc ir traugi neliela ieguls, jā. Skaidrs. Kā jums liekas pirmais periods? Periods bija labs, bet varētu bišķi agresīvāk, un tiesneši arī sūdīgi. Kas tev liek tā domāt tādā gadījumā? Tie tiesneši, pasties uz viņu matiem sīrumi, viņš netiek līdzi. Kas notiks, ja kaķim pie muguras piesies sviestmaizi un izmetīs pa logu, ja sviests būs uz augšu? Es domāju, ka viņš nomirs. Davai! Labdien! Vārds uzvārds, lūdzu. Kristīna Klāne. Lūdzu, pastāst man savas domas par pirmo un otro periodu. Pirmais periods bija vienkārši superīgs, tur bija kaos un viss tās naudas lidot no visām pusēm un tad es skrēju un kā tā naudas ietā. Un mums tā jau nevarēja saprast, ka tas ir šitās stāvis, vai? Un tas man aizpildus tā, ka tā lietas vēl nav. Un viņam nekīt, pieskrēju un iekšā. Un kāds domas par tiesnešiem? Tiesneši nekam neder. Absolūti nekam. Pēc labais jautājums par kaķi un sviestmaizi. Jā. Zināms fakts, ka kaķis vienmēr krīt uz kājām un sviestmaizi vienmēr krīt uz pusīti, uz kur ir uzsmērēts sviests. Ja mēs tagad paņem kaķi un piesiet viņam sviestmaizi pie muguras un izmest pa logu, kā tev šķiet, kas notiks? Es varu padomāt? Jā. Viņš beigās notika šitā, jo viņš īsti nevarēja saprast. Viss beidzās laimīgi, ja? Paldies! Kā jūs domājat, kas ir vainīgs pie šīs tādas spēles, tādas zaudējumas? Viennozīmīgi tiesneši. Tiesneši vainīgi. Bet tur tīri iekšā. Viennozīmīgi teikt protesti šitā tiesneši. Tiesneši no talsiem ir otru patās, ir tīri pa savēju. Viss jā, tur ir tā lūdzu. Kā šķiet, kurš ir spēlnieks labākā spēlētāja balva šajā spēlē? Ja man būtu jādod, droši nedod 91. numurā. Cikās, bija ok. 91. numurs būtu? Mārs Austrums. Labi. Un ko jūs tagad ģērbtuvēs saviem spēlētājiem teiksiet? Pa katru reizi. Par katru reizi. Es jau esmu gatavs jau vienus. Apez atalīnē iekšā.
Un pats es visu fizisko izdevu šajās. Protams, ka vajag, ko tu esi fiziskos. Nē, es izdevu. Tāpēc tad, nedevu visārā, kas bija. Svarīgi spēle. Otru pa vērts spēlēt. Live it up like it's the weekend when the DJ play the right song. Go drink, go party on